Bija 1963. gada jūnijas, laikam 16. un notika Ikšķilē pirts sacensības. Un, jā, tas bija. Tad tas notika. Pirmo reizi pa pirtīm man interesi parādījās 3 gadu vecumā. Mani principā visās pirts darīšanās ievilka mans opis, Ivars. Un jā, tas ir kā šis manā dzīvē aizsākās. Kad es biju mazs, es dzīvoju Daugavpilī, un tas ir, kur mans šis pirts, šis stāsts aizsākās, jo tur es izdomāju pieteikties vienām pirts sacensībām, un es sapratu to, ka es gribu asociēties ar pirtīm un ar karstumu visu atlikušo dzīvi. Pastāstiet, lūdzu, par savu pieredzi. Pieredzi. Es biju 4-kārtais 10-gažu čempions. Kā to sauc pat? Es biju pirts čempions Ikšķiles novadā. Visi baidījās no manis. Es biju pirtī un visi baidījās no manīm. Visi zināja to, ka esmu čempions. Viņi jau zināja, ka esmu labākais. Es brīdim, kad atnāca viens sīkais perdels. Kurš bija citādāks nekā citi? Kurš tev tas spējas, no kurš tu esi? Kāda starpība? Es jau uzreiz sapratu, ka viņš nav tas pats. Nu, ej, Mara! Es neiešu ārā! Tas man tikai sākums. Pēc tam mēs pārcēlāmies uz Ikšķeli, un tur norisinājās Ikšķiles pagasta pirts sacensības. Un tad es arī zināju, ka es gribu šajās sacensībās vinnēt un saistīt savu visu dzīvi ar tām. Bet šai dienai es atceros to konkurentu. Viņš bija savādāks nekā citi. Viņš man deva to deksmi sēdēt ilgāk pirtīs. Pēc treniņiem palikt pirtīs un strādāt pie savas sirds, lai es tomēr viņu uzvarētu. Un tad pienāca čempionāta diena. Nu ko? Dalībnieki gatavi! 1963. gada pirts sacensības var sākties. Ieņemiet savas vietas. Viņš man izdzina no man troņa. Un līdz šai dienai es joprojām to neatmirsīšu. Ko es atceros līdz šai dienai? Pirts sacensības. Strādāt pie savas sirds. Pirts sacensības. Ei, palīdzību! Notika Ikšķilē. Viņš bija savādāks nekā citi. Ev! Un šķiet joprojām viņa dvēsele ir kopā ar mums, bet tajā dienā es savu kauju vinēju.